Tas nav maisiņš, bet bahila. Sveiki, Karolīna no Kemperiet 365. Un šodien vēlos jums prezentēt bestseļu milzi ceļu uz Vēru un visādi citādi nereālo Hymer Grand Canyon S ar crossover paketi. Ejam, pastāstīšu, ar ko tas ir tik īpašs, kāpēc tas maksā virs 100 000 un vēl vairāk, un kāpēc jums to tiešām ir vērts pirkt. Pirmkārt, kas ir crossovers? Crossover paketi vispirms atpazīsiet pēc šī īpašā dizaina, proti šīm zaļajām līnijām uzrakstiem. Tad crossover paketē ietilpst, protams, šī krāsa, tā jau ir bāzes, high performance LED lukturi, 190 zirgspēki, automāts Distronics, pilna klimata kontrole, dīzeļa degvielas apkure, markīze, kas ir ar LED apgaismojumu, tad šie nereālie bezceļu riteņi, tas atsevišķi maksātu ap 2000. Tad vēl šeit vēlāk parādīšu, ir speciāls bezceļa iekāpšanas pakāpiens. Ūdens ir 100 litri, karstā ūdens boilers ir 10 litri. Tad tikai crossover paketē ir 360 grādu kameras. Tad varēsiet braukt pa bezceļiem un nebaidīties, ka kaut kur nopietni iestiksiet. Jau uzreiz speciāli pielāgots mēbeles ar glabāšanas vietām. Šeit krēsli, šeit galds. Arī otra toaletes kasetē, kad izbrauksiet mežā, lai nebūtu problēmu. 6 kg gāzes balons. Gāzi patiesībā šeit nevajag ļoti daudz, jo jums ir dīzeļa truma, tāpēc gan ūdens, gan paša kempera apkure nāks no tvertnes. Tikai parūpējieties, lai dīzeļdegvielas būtu pietiekami. Notekūdeņu šļūtene. Haimers raksta, ka ar šo kemperi varat dzīvot 10 dienas, jo tam ir 4 Hymer Smart lithium baterijas ar 320 amperstundu ietilpību. Tad varēsiet dzīvot un dzīvot, vēl uzliksiet saules paneļus un vispār 100 gadus. Vēl šeit ir skaņas sistēma, redzat, ka ir skaļruņi, tāpēc jūs guļot gultā varēsiet klausīties mūziku. Šim kemperim ir paplašinājumi, Nerijus mērīja, viņš pilnībā ietilpst, 1,93 m teica, ka ir labi gulēt. Tad šeit ir elektrības pieslēgums toaletes kasetē standarti. Visi jau laikam par to zina, dzirdējuši N reizes. Šeit ir truma tvaiku izvads. Kā jau teicu, 360 grādu kameras, tagad nedaudz informācijas un skaitļu. Šeit ir 190 zirgspēki. Lai tiešām varētu braukt nopietnā bezceļā, ir dzinēļa aizsardzība. Tad paša kempera garums ir 5,93 cm, augstums 2,85 m un platums 2,5 cm. Tālūk, zināsiet. Kur nelīst. Logi ir iestrādāti, tāpēc ir mazāk trokšņa, augstāka kvalitāte, un šeit ir arī paplašinājums. Pakāpiens. Šis ir bezceļu pakāpiens, un jūs varat redzēt, kāpēc piespiežas tieši pie virsbūves, lai jums būtu lielāka pārgāņība. Šeit ir vēl viena tāda glabāšanas lieta. Ko, ejam ešam. Un vēl crossover komplektācijā ietilps durvju pievilcēji. Protams, Mercedes šeit ir atjaunotā stūre, ļoti skaista. Ātruma ierobežojums ceļu ērgļiem, lai jūs vairs neskriet, ir uzstādīts. 10,15 colu multimēdiju sistēmu, bet tas, kas man šeit patīk visvairāk un, manuprāt, ir vissvarīgākais, ir 360 grādu kameras. Mums ir, protams, navigācija, mums ir automātiskā klimata kontrola, ir apsildāms priekšējais stikls, kas arī ietilpst šajā crossover komplektācijā. Tad vēl tālruņu uzlādes stacija. Šādi aizkari. Visi logi ir ar šādiem aizkariņiem, bet to standartā uzstāda daudzi ražotāji. Un šeit arī var karkonu nolikt ar Mercedesu. Mercedes, kā jau Mercedes, vienmēr lielisks. Tam ir tālo gaisma asistents, tam ir sāmvēja asistents, tam ir visa drošības pakete. Tāpēc pret Mercedesu, kā saka, neiebilstu. Šī ir augstākā klase. Un ejam apskatīties, ko mums piedāvā Haimers, kas arī ir augstākā klase. Tātad šeit mums ir Hymer vadības panelis, kurā redzat, cik daudz akumulātoru ir uzlādēti, cik ūdens, cik netīrā ūdens. Jūs varat regulēt apgaismojumu, kādu spilgtumu vēlaties, tad iestatīt, nokonfigurēt vides, ja vēlaties dienas vai nakts režīmu, nospiežat, un gaismu jums uzreiz noregulējas. Tad ieslēgt boileri, ūdens sūkni, šeit viss ir elementāri. Protams, jums ir arī Hymer Connect lietotne, ar kuras palīdzību caur tālruni jūs varat vadīt savu kemperi. Sēdekļi pagriežas, es izvēlējos tādu gaišu tīru dizainu,
Gaišu tekstilu, man izskatās ļoti skaisti. Šie sēdekļi, cik esmu saņēmusi atsauksmes, ir tiešām ļoti ērti. Šī daļa pagarinās kājām, pie nolaižas paceļas, vārds sakot pēc jūsu ērtībām. Vēl mums ir glabāšanas skapīši, un šeit var noregulēt apkuri. Bet būtība ir tāda, ka jūs izmantojat dīzeli. Visos Haimers skapīšos ir ielikts šāds polsterējums, lai nekas negrabētu, lai kemperis nenolietotos. Un man patīk šie aizspiedni, ka tos aizslēgsiet, tie tiešām neatvērsies. Protams, moskītu tīkli, nakts žalūzijas, tas jau ir standarts. Tātad šeit ir 4 sēdvietas, un tagad, kad šeit sēžat, varat braukt vispār bez galdiņa. Jums var būt šāds mazāks galdiņš, vai arī var būt šāds liels galds. Tas kā kuram. Tad šeit ir gaismu regulēšana, uzlāde 220. Šeit, protams, es neesmu liela auguma, bet kājām vietas tiešām pietiek. Tur, kur ir sēdvietas, atrodas ventilācijas atvere, lai ceļotājiem plūstu siltais gaiss. Tā, kas mums te? Mums ir jāpacēj. Glabāšanas vietiņa āķīši, ejam gatavotei. Un ir šāds plauktiņš, kas iztur 5 kilogramus. Tāpēc jūs varat to nolikt šeit un iegūt lielāku darba virsmu. Tātad to var nolikt šeit, vai arī šeit. Vai arī nolikt šeit un iegūt nakts skapīti. 2 degli, izlietna. Šeit ir gāzes regulēšana. Ja kemperī jūtat smaku, iesaku izslēgt. Šeit var kaut ko ielikt. Katra atvilkne iztur 15 kilogramus. Un šeit ir 3 atvilknes. Kopā varat salikt 45 kilogramus mantu. Un šeit vēl ir šāda miskaste. Kompresora leduskaps 90 litri. Tev ir nakts režīms, lai tas darbotos klusāk. Saldētava ir 6 mītari. Manuprāt, ceļojot divatā vidas pārtikai tiešām pietiks. Un šeit vēl ir, kāpēc viens mans klients, kartupeļu nukadaļa. Tāda vēsāka. Jā, un šeit mums arī ir skapīši. Un šeit mums ir skapīši. Jā, mums kopā ir 6 skapji, kur varat salikt savas mantas. Visi ar polsterējumu un gumijām, lai garšvielas neizbirtu. Tāpēc šeit tiešām ir pietiekami daudz vietas. Ejam uz dušu. Dušā pirmais noteikums ir izņemt šo, kad ejat mazgāties. Un pēc tam, lai kājas nebūtu slapjas, ieliek atpakaļ. Tā kā šis kempers ir paredzēts pārdošanai, ne viss ir uzstādīts. Bet šeit apkārt liek materiālu un jūs ejat dušā. Ja vajag izlietni, tā aklokās šeit. Šeit ir tas pat krāms. Duša, to pašu dušu var izmantot arī ārā, vai nomazgāt sunīšus vai velosipēdus. Tāpēc tā ir, es teiktu, ļoti ergonomiski izgatavota. Tualete ir standarta. Jā, un šeit vēl ir skapis kosmētikai un spogulis. Šeit vēl ir apgaismojuma regulēšana. Šeit var pakārt dīņas. Vēl šeit ir plauktiņi kosmētikai ar gumijām, lai nekas nelidotu. Un šeit vēl ir rokturs. Ja izdomāsiet iet dušā braukšanas laikā, jums būs kur pieturēties. Īpaši bezceļos, ziniet, tiešām varēsiet iet dušā. Bet ja nopietni, tas ir dvieģiem, termoapģērbam, hidrotērpiem un tā tālāk. Bet crossover paketā ietilpst manieka komplekts. Fieris, navis un lāpsta. Tāpēc, ja jūsu biedrs jums nepatiks, zināsiet, ko darīt. Viens ir lielāka izmēra mantas, tad šis ir ļoti labs Haimer risinājums. Nezinu, kā tie matriči ir uztaisīti, bet tie ir ļoti labi, jo tie vienkārši sarulējas. Un mums ir tāds bagāžnieks, kur var pat dejas rīkot. Un šeit mums vēl ir uzglabāšanas viekas, viena uzglabāšanas vieta. Mums ir uzglabāšanas atvilkne, kurā var ielikt 15 kilogramus. Šeit būs akumulatori un autonomijas pakete. Starp citu, šeit vēl var pielikt, ja jums pietrūkst 320 amperstunda, tad var no Haimera pasūtīt un pielikt vēl 2. Tad jums kopā būs 500 amperstundas. Šeit ir manekena komplekta uzglabāšanas vieta. Un šeit mums ir ūdens tvertne. Sīkumos patiešām slēpjas augstā klase. Tāpēc šeit visur ir salikti polsterējumi, lai tās gultas tāpat nekustētos. Bet lai tiešām negrabētu un lai jums nesabojātu šo pamatni. Tad vēl pie guļvietas ir gaismas regulēšana, lādētājs un 220 voltu rozete. Tagad tā,
Iedomāsimies, ka bagāžniekā mums ir kaut kādas mantas, un jūs negribat, lai bremzējot tās mantas atlidotu pie jums. Tāpēc šeit mums ir pakāpiens un vienlaikus bagāžnieka aizsargs. Šeit ir pakāpieni, lai iekāptu gultā. Mūsu operators smejas, ka es novilku apavus tāpēc, lai nenosmērētu celofānu, bet es cienu kempers. Lūk! Labi, gulta. Tadām, vārdu sakot, tajā gultā es tiešām ietilpstu, Nerijs ietilpst, un domāju, lielākā daļa mūsu klienti tiešām ietilpst. Kā jau teicu, skaļruņi, apgaismojums. Šie šeit vispār neuzņemas. Tad, ja viens ceļotājs vakarē, bet jūs jau gribat gulēt, tad ir aizvelkams aizkars, un visur ir tāda filca apdara. Tas patiešām ir tik mīksta, mājīga, un ko pats Haimers saka, ka viņiem ir izolācija gan pret skaņu, gan pret augstumu. Tieši šajā guļam vietā. Paldies visiem, kas skatāties! Iekomentējiet, piesekojiet, padalieties! Uzrakstiet komentārus, mēs atbildam uz tiem visiem. Un ja vēlaties iegādāties šo vai citu kemperi, tad zvaniet, rakstiet un mēs sazināsimies. Paldies! Starp citu, kad tu sāki likt to manu tālruni, man gandrīz katru sestdienu, svešdienu zvana piedzērušies vīrieši. Lūk, tik piedzērušies, ka nevar parunāt. Labdien, kemperi gribu!